ja 50% tavu uzņēmuma ienākumu ir no viena klienta, tas ir tā izaugsme vai tas ir risks? Man bija pagājušajā nedēļā interesanta situācija, mums viens klients, mēs ar viņu strādājām, izgājām jau principā cauri analītiskiem posmam, un viņi atsūta mums pagājušajā nedēļā e-pastu, tur sveiki, tur mums tāda situācija radusies, ka liels viņu klients, kurš principā sastāv uzņēmumu 50% ienākuma daļu, ir iepauzējis to projektus paredzētos, līdz ar to šim te uzņēmumam 50% kā ienākumi uz līdzenas vietas vienkārši nogriež viens liels uzņēmums. Es atceros, es savā laikā Norvēģijā strādāju vienā uzņēmumā, kur arī īpašnieks stāstīja, ka bija situācija, viņš strādājis tur pēc augstskolas vai pēc tehnikuma kaut kādu, un viņš teica, ka viņiem bija uzņēmumā lielākais klients, kas ir Jordan, tās zobu birstes un zobu pastas, visa to saistītais. Viņiem lielākā daļa no piķa nāca tieši no tā uzņēmuma viena, un tas uzņēmums pārcēlās uz Ķīnu. Tas bija sen, pirms gadiem, tur 20, 30, ja, uzņēmums pārcēlās uz Ķīnu, un tas uzņēmums gandrīz aizgāja pa pieskari. Un tie riski, un arī mums bija situācija tāda, ka mums ir viens liels klients, no kura mums nāk lielākā daļa, vai liela daļa ienākumu, un no tā ir uzņēmējiem jāuzmanās. Tev ir forši kaut kādā sākuma posmā, ka tev ir uzradies liels klients, viņš daudz var tev ik mēnesi darbus dod, ienākumus, ja, bet tev visu laiku jādomā, jāaudzē vēl klientu tā bāze, jāpašķaida. Un šādā veidā mēs tā kā no tā riska pamazām klienam ārā. Tas ir tas, ko es arī iesaku, vienkārši domāt par to, jo, ja tu sēdi uz viena liela klienta un viss tev viņu ir izveidots, tur baigais risks kaut kādā brīdī dabūt iekšās, un nedod Dievs tur viņam kaut kādas problēmas, tev arī uzreiz problēmas. Tā kā par šo domājiet.